sirsnīgi apsveicu pamatskolas absolventus ar apliecību iegūšanu, vidusskolēnus ar atestātu iegūšanu, apsveicu vecākus, apsveicu visus tos, kuri stāvēja līdzi, atbalstīja skolotājus un mūsu burvīgās administrācijas meitenes Andu, Elīnu, Danu. Viņas izmantoja visas zināmas un mazāk zināmas metodes, lai jūs šodien būtu šeit. Sākot ar pierunāšanu, ar iedvesmošanu un galu galā ar ļaušanu noticēt sev. Tāpēc es jums novēlu, neapstājieties pie tā, ko jūs esat sasnieguši. Ejiet tālāk, kāpjat nākamo soli savā pilnveidē, savā izaugsmē. Un gribu novēlēt, lai jums gan nekā nepietrūkst, lai ir saule, debesis un maize abrā rūkst, un lai jums nekā nepietrūkst. I feel good. I know that I will know. I feel good. I know that I will know. So good, so good. Un es vēlos teikt, ka šī vidusskola ir stāsts par 3 īpašām lietām – par mīlestību, par uzvaru un par aizrautību. Par mīlestību tādēļ, ka iesākumā ir vārds un tieši mīlestības spēkā ir radies tas iesākums, skolas aizsākums. Stāsts ir par uzvaru tādēļ, ka šajā skolā satiekas 2 uzvarētāji no vienas puses. Tā ir skolas dvēsele. Gita Vāvera ar savu fantastisko kolektīvu, bet skola ir 2kārši uzvarētāji, jo pie jums ir atnākuši studēt jaunieši, kas ir paši mērķtiecīgākie dzīvē. Tātad mēs esam kopā tie, kas nekad nepadodas. Un 3. lieta ir par aizrautību, jo, kā teicis Benjamins Franklins, pastāstiet man, un es aizmirsīšu. Iemāciet man, un es atcerēšos. Aizraujiet mani, un es mācīšos.